man. Čau, mani mīļie skatītāji! Tātad šodien pēc mūsu skatītāju pieprasījuma ir vakara rutīna. Un kā jau jūs tikko pirms brīža redzējat, parasti vakarā es runāju ar Gustavu. Un jā, tad arī sāksim. Pirmais, ko es izdaru, ir sataisu savus matus, jo viņi man vienmēr traucē. Jo pirmais, ko es daru, ir mazgāju seju un izņemu auskars, jo tie arī vienmēr traucē. Un es lietoju tieši šīs te vatītes, un parasti man patīk tieši tādas vatītes, kur tie sāniņi ir tā kā it kā nošūti, bet nu nē, jo citādi tas vats jūk ārā. Nu jā, un tad es lielā vai pamata make-upa noņemšanai izmantoju micellāro ūdeni no Garnier, ko es jau arī stāstīju savos marta favorītos laikam vai kaut kā tā. Nu jā, un vatītes izstāst ļoti pretīgi. Tad es tagad mazgāju seju ar Neutrogena grapefruit mazgājumu līdzekli, lai noņemtu atlikušo daļu make-upa. Es to daru 2 reizes. Pirmajā reizē vienkārši tā kā nomazgāju make-upu un jūs redzēsiet, otrajā reizē es atkal daru to pašu, tikai es izmantoju šito mazo mašīnīti, kas ir Dupes Clarisonic mašīnītei, bet es īsti nemācēšu pateikt, no kuras šitā mašīnīte ir firmas, jo es visu neatceros. Viņa jau man ir diezgan sen. Un es nezinu, vai viņi palīdz notīrīt vairāk tā kā to seju, bet viņi katrā ziņā atstāja viņu tādu bīkstu. Jā. Nu jā, un tā tad noslaukam seju kārtīgi, jo nāk un reāli ir jānožāvē, tāpēc, ka es tagad likšu tādu masku, kurai nedrīkst būt slapjums virsū. Bet pirms es lieku masku, ir jāiztīra zobi. Un šo zobu pastu es lietoju jau, es nezinu, ļoti ilgi man slārāk garšo šitā zobu pasta. Nav labi lietot vienu to pašu zobu pastu, es zinu. Nu jā, un šitā ir tā maska no The Ordinary, viņa izstās pēc asinīm, un viņa nenormāli sāp uz sejas, tā kā, nu jūs lūdzu redzēsiet, kā es kliedzu, nē, bet nu es nekliedzu, bet man ļoti sāpēja. Jā, tieši šāds izskatījās. Es atceros to sajūtu, bet jā, tā ir pīlinga maska. Es nezinu, vai man jau kaut ko labu dara, jo es tieši to laikam, šitā ir 3. reize, kad es to darīju. Viņi ir jāatstāja 10 minūtes sejas, un tad pa to laiks parasti vakarā uzstājas tēju. Es dzeru no Annas Brigaders, nav noteikti no Brigaders, neatceros. Nu, jūs redzējāt vakara ziedtēju. Nu jā, un tātad to masku vienkārši tā nomazgā. Nost ar siltu ūdeni, nezinu, kāpēc ar siltu rauktu nevarot. Nosusinu seju, un tad es izmantoju tādu toniku, kas ir, nezinu, kā viņš domāts, laikam, pH līmeņa izlīdzināšanai uz ādas, bet viņš arī ļoti kožiņš arī, laikam, bišķiņ kaut ko dara pret pumpām īsti, nezinu, bet man pagaidām patīk, viņš arī smuks maržo. Nu jā, un tad es sāku sēdēt datorā, es vēl joprojām īstumā runāju ar Gustavu, bet viņš ir nolikts malā, nevar, ka viņš ir. Jā, mēs pārstrādājam vairākas stundas, un tad skatos video. Un tagad ir Annas Bergmans tēja. Jā, tēja ziedu nakts. Ideāli. Nu jā, tad uzlēju tēju un vēl kādu laiku gaidu, kamēr viņa ievalkās. Un tikmēr vēl joprojām skatos seriālus. Jūs dzirdat, kaut kas šņāc, tas man dators. Jā. Nu jā, un es īstumā ļoti ilgi skatos seriālus. Jā, šitā ir ar rožu eļļa, kas ir mans pēdējais no nighttime routine soļiem, jeb vakara rutīnas soļiem. Tā ir, jā, rožu eļļa, ko es vienkārši uzlieku uz sejas. Pagaidu, kamēr viņi ievalks vismaz 10 minūtes, un tad gulēt citādāk tas viss saturs paliek uz spilvena. Bet jā, tagad es darušu šo te tēju. Man ļoti garšo. Vispār viņai ir Annai Bergmanai, es teicu, jā, ir ļoti garšīgs tējs. Iesaku jums visiem. Jā, laikam atliku šo video daļu, es dzeršu tēju un skatīšos seriālus. Es ceru, ka jums patīk šis video. Tagad es iešu arī gulēt. Īstenībā bija vakars, bet baigi gaišs video. Bet ja es būtu filmējis tumsā, tad nebūtu jūs neko neredzētu. Nu jā, un es ceru, ka jūs skaties arī šo vakarā, un es jums saku ar labu nakti. Un jā, nekad neatstājiet matu gumiju uz nakti, tas nav labi matiņiem. Night!